Lai gan šodien atzīmējām 10 gadu jubileju, esam pārliecināti, ka informācijas tehnoloģiju fakultātei pamati ielikt jau pagājušā gadsimta 60. gados. Šādu pārliecību fakultātes jubilejā pauda vakara vadītāji, norādot, ka fakultātes vēsture ir daudzkārt senāka. Svētkus ar karoga ienešanu Jelgavas aulā svinīgi atklāja fakultātes absolventi, kuri 10 gadu laikā izauguši par augstskolas mācību spēkiem – lektori Gatis Vītols, Daiga Dumpe un Ilona Odziņa, kurus pavadīja fakultātes dekāns Uldis Iļņins ar bijušajiem dekāniem, profesoru Pēteri Rivžu un profesori Irīnu Arhipovu. Svinībās tika īsumā apzināta fakultātes vēsture. Fakultātes sekmīgi nodibinātos bija 4 tādi pamati akmeņi, 4 stūrakmeņi. Tad pirmais ir Informātikas institūts, tālāk mūsu universitātes inženieru zinātņu fakultātes, tad ir tautsaimniecības vajadzība pēc speciālistiem un kolēģiju un arī nozares uzņēmumu atbalsta. Tie, pēc manas prāt, tie bija tie būtiskākie pamatakmeņi, kas likti, lai fakultāte varētu nodibināties. Informāciju tehnoloģijas fakultāti absolvējuši 349 jaunieši, 280 pamatstudenti un 69 maģistranti. Šobrīd fakultātē studē 280 studenti, tostarp 17 doktoranti.